Nu, durvis ir izcelts. Jāturpina jaukt sienu.
She drives at midnight under neon skies, taillights fading like fireflies. Radio whispers a secret tune, a girl in her car chasing the moon. Wheels hum low like a heartbeat steady. Road ahead, the night's confetti. Highway ghosts, they dance in the rear view. Speed and shadows, a life she once knew. She's a blur, she's a spark, she's gone too soon. Highway ghosts, chasing her own truth. Nu ko, tik tālu ir. Šeit gan sānas es tik daudz negribēju jaukt nost. Tās te vietas, tos es kā balsas gribēju atstāt, bet viņi ir bijuši likti divās daļās un jaucot pārējās brusas, viņi vienkārši, viņi nāca līdzi un viss tur neko nevarēja izdarīt abās pusēs. Diemžēl, nē, kas es tagad, es atzāģiešu tos te gals, kas te vēl ir palikuši. Un pie sienām es pagaidām neko vairāk nedarīšu. Ceru, ka, es domāju, tas svars nekāds te baigais nav virsū, lai viņš sagāstos. Nu, es vismaz tā ceru, varbūt kaut kāda stute te pa vidu jāieliek. Vienkārši kā tāds papildus balss, mazums, ja. Kā dēle vismaz, lai papildus tāds balstiņš ir. Un ātrāk jau ar sienām es neko nedarīšu, kamēr es neiebetonēšu to te gabalu. Tagad man ir jānokaļ tā grīdas daļa, jo viņi ir nedaudz augstākā pārējais betons. Tas ir viens, un otrs, es negribēju veco betonu, ka viņš tā kā tik smalki dalās, ja? Tad, lai es nokalšu to virskārtu nost, un lai jaunais betons lejās pāri, un viss. Tos atlikumus sametīšu te bedrē, man vēl ir akmeņi sametīšu bedrē, un tad jau cik te, es ceru, ka es kaut kādā sestdienā varētu iebetonēt. Ja šodien ir otrdiena, nav nemaz tik nereāli. Vakar uzmēstaroju savas jaunās durvis. Šodien jānokaļ vecā pamata daļa nost un jāmēģina aizbērt, jāsagatavo grīdas betonēšanai. City fades, it's a glittering mirage. Open roads, her only entourage. Gasoline dreams in her veins ignite. Every mile burns her name in the night. The baseline thumps like a restless soul. Every curve, she's letting go. Highway ghosts, they dance in the rear view. Speed and shadows, a life she once knew. She's a blur, she's a spark, she's gone too soon. Highway ghosts, chasing her own truth. Highway ghosts, they dance in the rear view. Nu, ko ir pienākusi mana solītā sestdiena, šodien jāsāk strādāt.
Man liekas, ka ir jācenšas strādāt ātri, jo izskatās, ka kādā jebkurā brīdī varētu sākt līt. Odi jau ēd nost no paša rīta. Vējš te vakar ir norāvis plējumi no durvīm, bet viņi tāpat bija jāņem nost. Un man šīs dienas uzdevums iebetonēt pēdējo grīdas gabaliņu. Un tad beidzot es būšu pabeidzis to lielo smago darbu. Lai gan tas ir tikai viens no lielajiem un smagajiem darbiem. Bet grīdas betonēšana tiešām priekš manis bija kaut kas jauns un daudz ko iemācījos šeit strādājot. Un ir interesanti. Bet labi, jāsāk ir strādāt. Tiešām gribās šodien šo te pabeigt un aicinu jūs līdzi pasakot, kā tad sanāks. Es te domāju, ka baigi safilmēs, kā tas savedz šķembas no akmeņus savā būvbedrē. Izrādās, nekas nav filmējies. Bet jā, es esmu savedis akmeņus, lai būtu stingrāk pametne un nebūtu jāliek tik daudz betons. Betons būs, es tā domāju, tādā pašā līmenī kā šeit grīda, tas ir plus mīnus 10 centimetri. Izlīdzināšu akmeņus, uzbēršu bišķiņu pa virs granti, jo smilts man nav. Un uzlikšu plēvi, uzlikšu armatūru. Un es esmu gatavs betonēt, ja beigs līt. The ocean hums, it knows my name. A whispered truth no one can tame. I sit by the window. Baigi līst. Laikam, kamēr līst, es aizbraukšu pēc plēves. To man tāpat jābrauc pirkt. Un daudz maz es palīdzināju. Vēl sabēršu pa virs granti, un tad jau būs viss līmenī. Notika tā, kā es jau biju cerējis. Es aizbraucu pēc plēves un pārstāju līt. Jāsavet grants, jāuzliek plēve, armatūru un jābetonē. Tap in the glass. I wonder how the clouds stay high. I wonder if they ever cry. Life rolls in like waves, crashing soft but never stays. Galā tāpat savu 10 centimetru sanāk, viss ir labi. I'm chasing time through endless days. Life rolls in like waves. The streetlights flicker like distant stars. I count my dreams in coffee jars. Kaut kas ar to filmēšanu šodien galīgi neiet. Man likās, ka es filmēju, ka es esmu salicis sev armatūru. Bet nekā. Un pats galvenais, es kamerā saku, man pietrūks distance, es kaut kā salikšu, negribas tur speciāli braukt uz Valmieru. Tad es to pateicu vēlreiz. Man tiešām pietrūk distance, ir kaut kādi 4 gabali. Rujenā viņas nopirkt nevar celtniecības veikalā, un es uz Valmieru tā speciāli negribu braukt, jo man neko vairāk nevajag. Un, es kaut kā saliku, kaut kur tas siets sanāk tā kā dubultā, un viņš jau paceļ arī uz augšu, un būs jau labi. Jāsagatavojās betonēšanai.
Lights flash like a heartbeat rush. Every step turns the floor to dust. Shadows stretch, but they can't catch me. I'm a wildfire moving free. Feel the beat, beat, beat in my veins. Lose control like I'm breaking chains. Neon pulse, it's alive. Laikam nedaudz būs jāpalaist, jo spīd saule ārā ir baigi silts, lai tik ātri neapžūst betons. This is where I burn and thrive. Bass drops and the world goes blind. Fingers trace the edges of time. Sweat drips like a summer rain. I'm electric, can't be contained. Turn it up louder, louder still. Feel the spark, the thrill, the chill. Feel the beat, beat, beat in my veins. Lose control like I'm breaking chains. Neon pulse, it's alive. This is where I burn and thrive. I'm the glow on the edge of a night, the flicker before the morning light. Catch me if you dare, I dare you to try, but you'll only chase the after This is where I burn and thrive. This is where I burn and thrive. This is where I burn and thrive. The city hums a neon tune. Tires whisper to the moon. Streetlights dance in golden streams. Roll on and glide. Yeah, just let it ride. Cruise control takes the wheel. Feel the vibe. No race, just space to unwind. Wind through open windows plays a melody of drifting days. Engine purring like a cat in the sun. The roads are ribbon, endless wide, a silver river, the perfect guide. No map, no plan, just time to slide. Roll on and glide, yeah, just let it ride. Cruise control takes the wheel, feel the vibe. No rush, just space to unwind. Nu ko, durvis arī ir gatavs, jā? Nu tas, lai tiešie saules stari nav uzreiz uz betona, jo šodien ir tiešām diezgan karsts un tas nav labi betonam. Nu izskatās šādi. Mazliet papildus palaisti ar ūdeni, lai viņš tik ātri neapžūst. Nu, liekas ok. Es nezinu, ko tur vēl darīt.
Tātad oficiāli es apsveicu sevi, esmu pabeidzis grīdas betonēšanu. Paldies! Saistībā ar betonēšanu tas laikam tomēr nebūs viss. Ir jāuzbetonē vēl pēdējā lieta, kas saucās iebrauktuve. Pirms es veidoju rāmi priekšpusē, pirms es taisu durvis, es gribu uzbetonēt iebrauktuvi. Jo tas, manuprāt, ir vēl tāds pēdējais punktiņš, kas ir jāizdara. Un nav jau tomēr jēga salikt koku konstrukcijas un pēc tam viņas aptašķīt ar betonu pareizi. Un tāpēc šodienas plāns ir sataisīt karkasu, sagatavot pamatni betonēšanai un ļoti ceru, ka šodien arī iebetonēt pašu iebrauktuvi. Līmenis jau nav augsts, to iebrauktuvi te nevajag, cik te varbūt tā var redzēt. Grūti saprast noteikti ir. Nav jau tā, ka līmenis ir baigi augstais un jātaisa stāv iebrauktuvi, bet nedaudz tomēr ir jāpadomā, kādā līmenī augstumā man viņi te sagatavot. Noteikti, ka būs vēl jāatrok kāds gabals no zeme. Es vēl vienīgais domāju, vai man to iebrauktuvi taisīt visā garumā, vai taisīt tikai, tik cik ir durvis. Teorētiski kāda jēga ir visā garumā to taisīt. Tā taču ir lieka materiāla iztērēšana, jo pa sāni jau es nekur augšā nebraukšu. Jā. Labi. Tā teikt, sāksim darīt, tad jau redzēsim. Es te kaut kad biju sācis nodarboties ar baigo matemātiku. Es rēķināju, cik man būs jaunais durvju izmērs, cik būs rāmis liels viss pārējais, lai es kaut ko esmu saprast, ar ko sākt. Un es droši vien ņemšu par izmēru, tik cik galos sanāks vēl tāda kā sienas daļa, to es ņemšu kā tukšo daļu. Tur es iebrauktuvi netaisīšu, jo iebrauktuvi jātaisa tur, kur ir durvis. Kāda jēga viņu taisīt ar platāku. Tā vismaz domāju.
Nu, tik tālu ir izkasīts. Domāju, ka vairāk un dziļāk nevajag, jo, patiesībā es tagad rokot domāju, ja es būtu savedis šķembu, smuku granti un nolīdzinājis līdz ar slieksni, man patiesībā pašu slieksni vispār nevajadzētu. Bet es negribu, kad, kā lai pasaka, braucot iekšā garāžā, sanāk tiešās smilts un ļoti ātri piebraukās garāža. Tas te slieksnīts vismaz nedaudz, tā teikt, pirmās liekās smilts nodauzīs, tā var teikt. Un, protams, es labprāt vispār visu pagalmu izbruģētu, bet tagad tas nav iespējams. Labi, tālāk par pašu bedri. Tik tālu ir. Es domāju, ka es salikšu apakšā šos te saucamos betona klučus, ko es pašā sākumā izraku ārā. Viņos iekšā ir armatūra, viņi ir ļoti stingri izturīgi. Kā pamatbalsts būs šie. Tad viņiem es pa virsmu uzlikšu metāla armatūru un tad betonēšu ciet. Es domāju, ka būs pilnīgi pietiekoši, būs stingri un tas betons iedos tādu, kā lai pasaka, viņš piepildīs bederi ar stingru pamatu. Smilts tur ir ļoti stingri, viņi pat pa sev jau ir pieblietējusies. Tā kā vajadzēja būt ok. To jau gan, protams, redzēsim pēc pirmās ziemas, bet, galīgi kas te nākošu gadu pārtaisīsim. Bet es domāju, dziļāk nevajag rakt. Man liekas, tur jau ir kā 20-30 centimetri, tad, cik tu to iebraukt uz daļu, tur biezi baigi vajag. Es vienīgais tikko sāku domāt, bet varbūt vispirms ir jāuzstājas saucamā forma un tikai tad jāliek klučus. Tā taču būs tomēr vieglāk, ne? Laikam būs jādara tā. Nesenāts beig pafilmēt. Man jāklausās bija kursi, tad es mēģināju pusdienas attaisīt ūdenssūkni, kurš negāja muļķīgi iemeslu pēc, bet viņš tiks attaisīts. Un tagad es pabeidzu taisīt rāmi. Koka rāmis paliks, es viņu nost neņemšu, lai viņš arī paliek betonā. Beig par to nesatraucos, jo piebraukt tāpat varbūt, cerams, kaut kādā laika bruģēsies vai kaut kas mainīsies, tad iespējams tas būs jākaļ ārā, bet pagaidām tāpat būs līdzināk foršāk uzbrauktu. Ielika armatūru, viss ir salikts. Ātri jāiebetonē, tur jau nekas nav. Pēdējais smagais darbs ir izdarīts. Šajā pusē viss ir izbetonēts. Tas bija pēdējais betonēšanas darbs. Iebrauktavīte ir uztaisīta. Sanāca tādā vieglā smukā leņķītī. Necentos viņu te īpaši speciāli līdzināt, lai viņai varbūt ir tāda raupjāka virsma, salīdzinot kā grīdai grīdi, ja gribējās skaistu. Un liekas smuki. Kā jau teicu, no betonēšanas darbiem šeit tas ir viss. Tālāk es plānoju, kad varbūt es nebetonēšu, varbūt es taisīšu no koka. To es vēl padomāšu, bet augustā man būs atvainājums. Un tālāk par augustā savā atvainājuma laikā es gribu uztaisīt to saucamo būcenīti, piebūvīti, kurai durvis būs šeit. Un tur es arī par grīdu domāju, vai es viņu betonēšu vai taisīšu no koka. Betonēt, protams, būtu labāk ilgtermiņā. Akal, teiksim, tādā nākotnes plānā varbūt tās to betonēto nevajag. Bet tad jau redz, jā. Tiksim vēl tik tālu. Un ko tas nozīmē tagad? Tas nozīmē, kad jāsāk ir taisīt priekšpusi, jātais rāmis, jāpārtaisa durvis. Durvis es gribu nedaudz augstākas, nedaudz platākas, lai ir ērtāk iebraukt. Teorētiski es sarēķināju. Tas viss man arī tā sanāks. Jāturpina darboties. Paldies! Man liekas, ka tons ir diezgan smuks patiesībā.
Old school tales in the Uzreiz gaišāk palika. Every verse hits like a smoking gun. Concrete jungle where the lions play. Echoes of battles at the break of day. No